Kas tieši 7. aprīlī pusdienas laiku notika Skrundas novada Rudbāršu pagasta Smilgu mājās, šobrīd skaidro policija. Gan to, kāpēc 2,5-gadīgā meitenīte mirusi, gan to, kāpēc uz viņas ķermeņa redzami sasitumi, gan to, ko tajā laikā darīja vecāki. Mamma mums to skaidroja tā, ka bērnam ir sākusies krampju lēkme. Viņa uztraukumā mēģinājusi viņu atdzīvināt un zvanījusi vīram, kas izsaucis ātro palīdzību. Nepilnus 3 gadus vecā Agrita Dudu ģimenē bija aizbildnībā kopš pērnā gada decembra, jo viņas māte bija devusies uz ārzemēm, atstājot meitu bez aprūpes. Duda jau labu laiku bija domājuši, ka līdzās saviem 3 bērniem varētu pajumti dot vēl kādam. Lai arī ģimene ir trūcīga, tā esot sirsnīga un labestīga, tāpēc tai dot iespēju pērnā gada nogalē kopā ar valsts prezidentu iedegt arī Rīgas pils Ziemassvētku egli. Ģimene, kad mēs pagājušā gada nogalē piešķīrām šīs aizbildnības tiesības, viņa bija kā viena no labākajām un tika apsekota. Mums tā ģimene praktiski dzīvoja blakus. Veselu pusgadu viņi šeit mums dzīvoja blakus, jo Zarjāna mums bija apkopēji, kā no bezdarbniekiem 100 latu stipendijāti. Mēs katru dienu redzējām to, kā bērni atnāca no skolas pie mammas, kā viņi gaidīja tēti. Tāpat arī mazā Agritiņa, kad gāja bērndārzā, viņu aizgāja pakaļ un atveda šeit uz mūsu māju. Šeit viņi visi satikās. Un bērns vienmēr bija ļoti lielā sajūsmā, ka tagad brauks mājās. Un bija sajūsmā, ka tētis piebrauca. Un kad ir tas mirklis, kad viņi atkal visu ģimeni dosies uz savām mājām. Policija atzīst, ka sākotnējās izmeklēšanas laikā nav iegūts apstiprinājums, ka meitene būtu mirusi vardarbīgā nāvē. Mirušās meitenes aizbildne liecinājusi, ka meitenīte bijusi ļoti kustīga, daudz kritusi. Pie tam viņai bijušas veselības problēmas, arī lēkmes, kuru laikā pastāv iespēja savainot sevi. Ģimenes galva un aizbildnes Ivans Duda sacīja, ka viņam ieteikts par notikušo runāt pēc ekspertīzes slēdziena. Visai ģimenei ir nodrošināta psihologa palīdzība. Šajā brīdī ir jādomā arī par to, kā tā ģimene jūtas un kā viņi jutīsies pēc tam. Jo ģimenē ir vēl 3 bērni. Mums ir jādomā arī par tiem. Šobrīd uzsākts krimināla process par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību. Ekspertīze ilgs aptuveni mēnesi.